Esiet sveicināti, cienījamie Bauskas dzīves lasītāji. Un jau šodien varu teikt, ka Bauskas dzīves svētku nedēļā, mūsu jubilejas nedēļā, diskutēsim par tādu ļoti nopietnu un aktuālu tēmu, kā atkrituma apsaimniekošana. Un lieki laiku netērēšu un iepazīstināšu ar šīs dienas viesiem. Mani sauc Kaspars Kalējs, būšu šīs diskusijas vadītājs. Un ar visiem pēc kārtas no labās puses man, jums tas būtu no kreisās puses, iepazīstināšu Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānos. Sveicināti! Labdien! Bauskas novada komunāla servisa valdes loceklis Dzintars Cāzers. Sveicināti! Labdien! Bauskas novada komunāla servisa Bauskas iecirkņā vadītājs Uģis Saukums. Sveicināti! Labdien. Un Eko Baltija vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts. Sveicināti! Labdien! Kā jau solīju, ilgi laiku netērēt, uzreiz ievadīšu šo diskusiju ar to, par ko mēs šodien runāsim. Tātad šī saruna būs par aktualitātēm atkrituma apsaimniekošanā, virzoties uz zaļāku apsaimniekošanu, veicinot aprites ekonomiku un saistībā ar mūsu šīs dienas trim tematiem, kas ir Viduslatvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2023. 28. gadam nodošana sabiedriskajai apspriešanai. Otrais, par ko diskutēsim šodien, ir gaidāmajām pārmaiņām Bauskas novadā pēc iepirkuma par atkrituma apsaimniekotāju visā novada teritorijā noslēgšanas un tiesas lēmumu. Un trešais temats, par ko diskutēsim šodien, ir atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūras attīstīšana novadā un iedzīvotāju ieteikumiem. Nevilksim un sākšu ar pirmo tematu par kopīgajiem Eiropas zaļajiem mērķiem, kuru īstenošanā jāstrādā gan Latvijā, gan Bauskas novadā, gan vides aizsardzības, gan reģionālas attīstības ministrijai, gan pašvaldībām, gan komersantiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, respektīvi absolūti visiem. Dalīto atkritumu vākšanā un pārstrādē, aprites ekonomikas veicināšanā, jāteic, ka ļoti buksējam. Kādā ziņā Latvija jau saņēmusi gan brīdinājumus, gan maksā soda naudas. Piemēram, līdz šī gada beigām jāievieš bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas un pārstrādes sistēma, kas darbojas, ir efektīva un atbilst vides prasībām. Arī Viduslatvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2023. un 2028. gadam mērķos ierakstīts līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošināts, ka bioloģiskie atkritumi ir vai nu pārstrādāti rašanās vietā, vai dalīti, savākti un nodoti pārstrādē. Tās nu garš ievads, un tad sākšu ar jautājumu visiem diskusijas jautājumiem pēc kārtas, dalībniekiem pēc kārtas. Vai un kā Latvijā, jūsuprāt, veido efektīvu un ekonomiski pamatotu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un vai tās ieviešana notiks noteiktajā termiņā pēc 2 mēnešiem? Kādi risinājumi un kas paveikts šajā jomā Latvijā, Bauskas novadā, Iecavā, Vecumniekos un Bauskā? Un uzreiz piebildīšu, tad tāds iekavā, vismaz tekstā rakstīts komentārs, ir sūdzības no Bauskas un Vecumniekiem, Iecavā jālikvidē kompostēšanas laukumu. Sākšu, kā ievadā pieteicu, varbūt Romānokums, kāds jums komentārs? Jā, es gan uzreiz gribu piebilst, kad noteikti neesmu atkritumu jomas eksperts, kā piemēram varbūt ir Aizbalta kungs vai mums kapitāla sabiedrībā strādājošais līdz šī nozarē Saukuma kungs, bet raugoties uz atkrituma apsaimniekošanas plānā izvirzītajiem mērķiem, protams, mēs par to debatējām arī pašvaldībā. Mērķi ir izvirzīti ļoti ambiciozi, un tāpat laikā faktiski šī plāna apspriešanas gaitā mēs sapratām, ka nav diskusiju par to, kad varētu kādu no sasniedzamajiem nacionālajā plānā arī paredzētajiem mērķiem atlikt, jo tas faktiski jau ir ierakstīts ar konkrētiem termiņiem nacionālajā plānā, un tāpēc faktiski gan pašvaldību līmenī, gan iedzīvotāju, atkritumu radītāju līmenī mums visiem šie mērķi, izvirzītie mērķi, ir jādara viss, lai mēs varētu virzīties uz šiem mērķiem. Un tas, kas varbūt
No manas puses liekas, kā nepadarītais darbs, un šeit es gribu runāt tādā salīdzinošā kategorijā, tad, kad mēs debatējām par satiksmes drošību un ļoti vēlējamies samazināt iedzīvotāju upurus, neredzot tumšajā diennakts laikā uz ceļiem, mēs mācējām nacionālā līmenī organizēt ļoti vērienīgas kampaņas. Tāpat tas bija arī attiecībā par citiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Tad šeit, manuprāt, ir liels nepadarīts darbs, kā valstiskā līmenī, tā arī pašvaldībām būtu ļoti daudz jādara, lai mēs izglītotu savus iedzīvotājus, motivētu viņus mainīt iepriekšējos paradumus, mācītu šķirot, pie kam ne tikai vienkārši šķirot, bet arī pareizi šķirot atkritumus, un tie izaicinājumi, ar kuriem pirmreizē jau būtu jātiek galā, un mēs jau pārunājām arī, kad arī kapitāla sabiedrība līdz šim faktiski ir bijusi atvērta izglītības iestādēm, kaut vai ekskursiju veidā, jo nav noslēpums, kad tas mazais zinātkārais cilvēciņš, viņš arī redzot mājās, ģimenē, nepareizo kaut kādu notikumu, noteikti mammai un tētim arī pasaka, kad, lūk, nav pareizi, es biju, redzēju, man stāstīja, rādīja, un tā ir patiesībā, tas ir diezgan ilgtermiņa, manuprāt, process, kamēr mēs iemācīsimies pareizi šķirot, dalīt, arī attiecīgi samazināt noglabājumu atkritumu apjomu. Ievadam vispārīgs komentārs. Paldies, jā, par mērķiem, kurus arī ieskicējāt, man būs atsevišķs jautājums, bet kādu komentāru sniegt Bauskas Novada komunāla servisa pārstāvi? Tur Uģis sāc. Tieši kādā kontekstā jūs domājat komentāru? Par manis uzdoto jautājumu, vai un kā Latvijā, to starp Bauskas Novadā. Labi, es sapratu. Būtībā jau sāksim pavisam no tā augšgalā. Šis, teiksim, pasākums, ko ministrija ir ieplānojusi un arī likumdošanā ir iestrādāts, principā ir veltīts uz to, lai pēc iespējas mazāk atkritumu tik nogultos poligonā un pēc iespējas vairāk varētu nošķirot gan iedzīvotāji, gan arī pirms, teiksim, konvejeru līnijās, kas jau ir poligonos, un šie atkritumi, teiksim, varētu izmantot, sadalīt un tālāk izmantot. Mēs zinām, ka bioloģija, Aizbalts kungs droši vien, ka man papildinās un varbūt pielabos, principā ir tas, kas sadzīves atkritumos rada mitrumu. Teiksim, tie sadzīves atkritumi, kas vēl kaut kur ir pārstrādājumi nonākuši, varbūt ne depozīta līnijā, varbūt ne dalītajos atkritumos, un nonākšanīs sadzīves atkritumos, nonākot līdz poligonam, sajaucās ar bioloģiju, un viņas ir ļoti grūti atdalīt, un tādējādi ir arī pārstrādāt. Tā kā no tāda saimnieciska viedokļa, principā tas ir pareizi nodalīt šo smago un mitro frakciju, atsevišķi viņus sagādāt un pārstrādāt, un arī, teiksim, kvalitatīvi reģenerēt, lai varētu atgriezt arī, teiksim, kādos no produktiem atpakaļ. Tā kā tas ir no tāda viedokļa arī, teiksim, saprotams un ministrijas gājiens. Tātad likumdošana šodien paredz, ka sadzīves testam bioloģiskiem maisaimniecību atkritumiem ir jāmaksā ne vairāk kā 80% no sadzīves atkritumu cenas. Ar 1. janvāri ir izmaiņas likumdošanā par to, ka šis procents, lai stimulētu iedzīvotājus vairāk šos bioloģiskos atkritumus tomēr atšķirot un iesaistīties šī šķirošanas procesā uz 60%. Tad viņiem ir jāmaksā lētāk, loģiski, lai ir. Mēs esam jau 21. gadā uzsākuši šo produktu piedāvāt, teiksim, Bauskas iedzīvotājiem. Un te mēs, teiksim, esam savā, teiksim, tādā iekšējā plānā ielikuši, ka mēs dalām divās daļās. Ir mājasaimniecības privātmājas un ir daudz dzīvokļu mājas. Un principā mēs piedāvājam privātu māju apbūvēju pašiem kompostēt. Arī saistošos noteikumos tika iestrādāts iekšā šī iespēja iedzīvotājiem kompostēt, kas ir pats labākais, jo tas ir tas vistīrākais, ko viņi paši rada, zina, kas tas ir.
Un viņi var atgriezt savā maisaimniecībā atpakaļ mēslojuma veidā vai kādā savādākā principā pārizmantot un tādējādi, teiksim, šo kopējo plānu, kas mums ir līdz 35. gadam, samazināt šo atkritumu daudzumu un arī šos 10% sasniegt. Tā kā ir, to mēs piedāvājam, ir šīs kastes 400-600 litrīgās. Ir iedzīvotāji daļēji atsauksme, un, teiksim, protams, tur ir jāpopularizē un vēl daudz ko darīt. Un otra sadaļa, mēs, teiksim, tām daudzdzīvokļu mājām mēs piedāvājam šos brūnos konteinerus, viņi specifiski ar ventilāciju. Mēs iegādājamies speciālu mašīnu, kas ir paredzēta maza apjoma pārvadāšanai bioloģijai, kas ir, teiksim, tādi, kas, teiksim, nenonāk šie šķidrumi pārvadāt apkārtējā vidē, vai ne? Tā kā, bet iedzīvotāju atsaucība ir ļoti minimāla, jo šis līgums, ko mēs slēdzam ar iedzīvotājiem par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, paredz arī soda sankcijas, ja šīs atkrituma plūsmā konteineros nonāk kaut kas cits. Un tātad tur ir sankcijas. Tātad šie 60% ļoti iespējams jau janvāri palīdzēs vēl vairāk, tomēr motivēs iedzīvotājs pārkāpt šim varbūt nedrošības slieksnim pāri un tātad piedalīties. Bet lielāko daļu plūsmas, kas mums ir šī bioloģija, tie ir uzņēmumi, kas ir, teiksim, pārtiks produktu pārstrāde vai kā savādāk, kur atļaujās ir iestrādāts, ka viņiem jābūt šiem atkritumiem un viņi ir jānodeponē atbilstoši tā kā vidas pārvalde prasīs. Bet tā tad vēl joprojām, ja tā var teikt, kompostēt jāmācās. Es domāju, ka tas ir tiešām tāds, es pats personiski esmu jau kaut kāds 20 gadus kompostētājs un es arī aicinu pārējos un mēs arī tās mājas, ko apsaimniekojam, vai ne Bauskas pilsētā, mēs arī uzstādām komposta kastes arī tanīs vietās, ko to var atļauties un kas, lai tādējādi samazinātu arī slodzi par šo atkritumu, teiksim, savākšanu, pārvešanu, jo vislabākais, ka viņas tiek pārstrādāti tanī vietā, kur viņi ir radušies. Tās ir lapas, zāle, tādējādi veidā, teiksim, mēs samazinām, jebkurā gadījumā emisiju arī pārvadājot viņus, lieki, pārstrādājot, viss tas prasa kopējo emisiju. Tātad. Jā, kāds komentārs Aizbalta kungam par šo? Man tikai 2 komentāri. Pirmkārt, man ļoti patīk, ka tad, kad mēs kaut kādus tos mērķus saucam, ka tomēr mēs saprotam, ka tie ir mūsu paši mērķi. Ja? Jo mēs jau te Latvijā dzīvojam, ka tie nav Eiropas mērķi, un mēs vairāk uztveram tā, ka Eiropa ir tā kā tāds liela pātaga. Ja mēs paši savus mērķus nepildīsim, tad Eiropa ar pātagu mums iesitīs un mēs maksāsim sodus. Ja? Bet jāuztver tomēr, ka mēs paši par savu Latviju atbildīgi. Tie ir mūsu mērķi, nevis kāds tur no Briseles mums ir pateicis. Otrs ir jāpiekrīt jau Salkuma kunga komentāriem. Nav nekā labākajā kā kompostēšana uz vietas. Tas vienmēr ir bijis labākais risinājums. Tas, ko es zinu arī Vidas Latvijas tajā plānā un kopumā arī, ko Latvijā šobrīd skatās, kā lielākā problēma ir, kā to visu uzskaitīt. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem Eiropas mērķiem, tad par katru mērķu izpildi, par katru tonu pašvaldībai jāziņo ministrijai, ministrija pēc tam ziņo uz Eiropu un jābūt vienkārši uzskaitai. Un ja vienkārši visi iedzīvotāji kompostēs mājās, bet pieņemsim pašvaldībai par to neziņos, tad arī tādā gadījumā pašvaldība savus mērķus nekādīgi neizpildīs. Jo viņi vienkārši no uzskaites būs izņēmuši ārā īstenībā to labo, ko cilvēki ir darījuši. Un tā šobrīd ir īstenībā ļoti aši risināma lieta, jo jau pēc 2 mēnešiem Bauskas novadā un citos ir jāsāk bioloģija. Pieņemsim, Pierīgā tas ir sācies 2 gadus atpakaļ, un šī uzskaita Pierīgā vēl nav normalizēta. Mums vienkārši cilvēki saka, es kompostēju, lūdzu neliec man bioloģiju. Ja? Mēs viņam ticam uz vārdu, bet mēs pēc tam nevaram, pieņemsim, noziņot viņa vietā pašvaldībai, cik daudz darba labā viņš ir izdarījis. Bet minējāt to tēzi par to, ka tiem ir jābūt mūsu mērķiem. Jūs kā uzņēmums, kas atkrituma apsaimniekošanas nozarē strādā, var apgalvot, ka mēs saprotam šo mērķi par atkrituma apsaimniekošanu. Ne tikai tādā valstiskā līmenī, bet tādā iedzīvotāju apziņas līmenī. Es varbūt būšu nedaudz negatīvs, bet es teiktu, mēs arī valstiskā līmenī viņus nesaprotam. Ja? Tā pavisam atklāti. Ja? Es vienmēr esmu tāds pesimistiskais gals. Ja? Jo, manuprāt, mēs nesaprotam, cik ātri tas 30. un 35. tur ir pa gadiem atsevišķi mērķi jāsalikt, cik ātri tas 30. un 35. Gads atnāks. Mēs nesaprotam, cik cilvēkiem vajag pierast pie kaut kā darīšanas. Ja mēs
šķirošanu mācāmies 20 gadus, ja, un kā jau izpilddirektora kungs teica, jā, tāpat es pilnībā piekrītu, ka daudzi joprojām nezinu, ja, un man arī 4 bērni, ja, un vienam es paskatījos, ko viņam māca, ja. Viņam māca, ka baterijas un elektronika un metālu nevajag šķirot, ka to vajag mest sadzīves atkritumus. Ja. Tas ir mūsu skolas grāmatā ierakstīts. Ja. Ja, līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo, ja, ka mēs šobrīd esam pārāk lēni, lai tos mērķus izpildītu, lai apzinātos vispār, un mums drauda lielas un dārgas nepatikšanas, ja mēs tā turpināsim. Jā, paldies. Pirmajam tam diskusijas jautājumu lokam gandrīz esam tikuši cauri, bet šajā diskusijā bija jāpiedalās klātienē arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas pārstāvim, bet viņi mums, kā jūs gan kungi, gan skatītāji neredzat, viņu šeit nav, bet mums ir atsūtīts rakstiskas atbildes, un daļu no šīs atbildes arī iepazīstināšana, bet pilna atbilde būs iespējama izlasīt Bauskas dzīves drukātajā izdevumā. Respektīvi, no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas uz šo pirmo jautājumu par Latvijas situāciju un Bauskas novadu ir saņemta atbilde, ka no 2024. gada 1. janvāra tiek paredzēts, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60% apmērā, par ko mēs arī šeit diskutējām, no nešķirotos atzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Un tas nozīmē, ka līdz šī gada beigām pašvaldība un tās izvēlētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs viņam ir jāveic šie grozījumi līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu maksas apmēru. Un ministrija, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, regulāri veic pašvaldības aptauju par to, kā tiek plānot bioloģiski novārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēma pašvaldībās. Un nākamēnes pašvaldības saņems anketu, ko ministrija lūgs arī aizpildīt. Nu, cerēsim un pie darba arī tiksim, ja tā var teikt, un es arī ar šo pirmo jautājumu loku arī noslēgšu. Bet, jā, pirmajā jautājuma daļā mēs šeit runājām par mērķiem. Varbūt šeit, lai mainītu šo situāciju, aicināšu sākt šoreiz ar Aizbaltu kungu. Mans otrais jautājums ir par kopīgi nospraustajiem mērķiem, kas nosaka, ka 2035. gadā poligonos varēs apglabāt 10% no sadzīves atkrituma apjoma. Vai jūsuprāt, Latvijai to sasniegt ir reāli? Un kas tiek darīts un kas vēl ir darāms? Mēs dzirdējām, ka jūs esat diezgan liels pesimists, bet varbūt šeit ir kaut kas optimistiskāks. Kāds ir jūsu viedoklis par šo? Nu, es teiktu, ja kopumā pašvaldības un operatori, vai tie būtu privātie, vai tie būtu pašvaldību īpašumā esošie, ja, nav starpības. Ja mums būtu vairāk, tā teiksim, to instrumentu, ar ko ietekmēt arī tā skaitā tos gala lietotājs, jo gala lietotājs ir tā fiziskā vai juridiskā persona. Tad varbūt mēs tos mērķus varētu izpildīt ātrāk. Jo bieži vien, pieņemsim par piemēru, arī mēs ņemam pagājušo jautājumu, ja, ko mēs redzam no Rīgas, kāpēc bieži cilvēki atsakās no tiem bioloģijas konteineriem, ir tāds, ka gan sadzīves atkritumiem, gan bioloģijas konteineriem ir likumā noteikts minimālais izvešanas biežums. Ja. Un ja cilvēkam vienkārši rodās maz atkritumu, tad tu viņam saki, tu būsi malacis, tu tagad ekonomēsi, bioloģija ir lēta, tagad no janvāra būs 60, ja, bet viņš varbūt nevar piepildīt jau šobrīd to konteineru pilnu. Un ja viņam saka, jā, paņem vēl vienu, un arī to tu nepiepildīs pilnu, ja, bet minimālais izvešanas biežums ir noteikts abiem diviem, viņam tā vai tā abus divus būs jāizved, un par abiem diviem būs jāsamaksā. Ja? Līdz ar to bieži vien tas iedomātais aprēķins par to, ka rodās no kaut kā ekonomija, viņš ir iedomāts. Beigās viņš nesaiet kopā ar ministru kabineta noteikumiem, un to, ka īstenībā tas nedara. Ja? To redz operators, to redz pašvaldība. Bet operatoram un pašvaldībai bieži vien trūkst instrumentu kaut ko labot pēc faktiskās situācijas uz vietas. Ja šādi instrumenti būtu un būtu brīvākas rokas sadarbībā pašvaldība ar operatoru kaut ko darīt, ja, nevis ļoti strikti likumi, ļoti strikti ministru kabineta noteikumi, manuprāt, mēs pie mērķa varētu tikt daudz ātrāk. Ja. Kā pašvaldība šo skatās? Es jau tā kā minēju, piekrītot arī tam, ko saka jomas eksperts un uzņēmējs, kurš strādā šajā nozarē. Bet ievadā es minēju, kad šis mērķis ir ļoti ambiciozs un
Un, godīgi sakot, pašvaldība tā kā ieteica arī varbūt par kādu gadu pagarināt to termiņu. Bet mēs apzināmies, kad kā jau es teicu, ja viņš ir ierakstīts valstiskajos plānos, tad ir jādara viss, lai mēs veicinātu šo mērķu sasniegšanu. Kā Bauskas un komunāls servis skatās uz 10% atkritumu apglabāšanu poligonos līdz 2035. gadam? Reāli, nereāli? Nu, kā jau pieskārās iepriekš minēt, gan Aizbalta kungs, gan izpildu direktors, principā, man kā cilvēkam varbūt no uz vietas es redzu to tādos 3 soļos. Viens tas ir tas atkritumu daudzums, ko mēs nošķirojam mājsaimniecībās, dzeltenajos, tur stikla konteineros, arī bioloģijā, kas aiziet uz pārstrādi principā. Un tur ir iesaistīta arī mums šodien sadarbība ar Eko Baltiju, kur, teiksim, notiek dzelteno konteineru saturs aiziet uz tālāku, teiksim, pārstrādi un sagatavo kā izēju materiālu tālākām izmantošanai. Un te, protams, ir labs jautājums, vai ne? Jo, ja tagad tā drusku palec uz priekšu, mēs apmēram no kopējās atkritumu plūsmas otrreizēji pārstrādē nododam 20–25% jau šogad, vai ne, principā. Un tātad, lai ir 2 ceļi, kā šo skaitlu uzlabot. Viens tas ir savākt kā sadzīves atkritumus un aizvest uz poligonu un tur veids šķirošanu un vai, teiksim, kaut citas darbības, kas, teiksim, šos atkritumus pārvērš izēvielās vai iespēja tālākai izmantošanai. Vai arī, teiksim, dzelteno konteineru pārstrādāto materiālu īpatsvars viņos, tātad klāsts, kurus var pārstrādāt un nodalot atsevišķi jau iedzīvotājiem, šķirot palielinās. Tā kā tie ir 2 ceļi. Reģionālā atkrituma attīstības plānā vairāk ir runa par to, ka principā tas ir poligona sadaļa, vai ne? Kādā veidā viņi, teiksim, plāno šī mērķa sasniegšanai darbības un, teiksim, veicināt arī šķirošanu un visu pārējo. Bet, principā, pastoties nozara kopsumā, es domāju, Aizbalta kungs tur varētu mums piekrist, ir no speciālistu viedokļiem, un es arī šeit piekritīšu, principā, bez atkrituma dedzināšanas, un ja ir šīs problēmas šo otrreizējo izēvielu nodošana tālākai izmantošanai, ja tas ir ierobežots un tirgus uz to, teiksim, mums nereaģē globālais, tad, principā, ir jādomā arī par citām alternatīvām, kādā veidā mēs šo mērķi sasniedzam. Viens no tiem ir dedzināšana, vai ne? Bet, principā, tas ir tas, ko nozare ir atkrituma reģionālajā plānā jāizlemj, un arī atkritumu pārstrādātājiem dalīto, tātad kopēji ir jāmēģina saprast, kurā vietā ir šis balans. Vai šķirot pirms dzeltenajos konteineros, vai šķirot poligonos, vai ne? Tā kā, principā, tas ir jautājums, kas ir atvērts, šeit jāstāsta pieredze, kur ir, bet 10% ir ļoti izaicinoši. Ja skatās tādā pavisam vienkāršā, ja sadedzinot, tie ir 5–10% pelni jau ir, vai ne? Kas ir viss kompaktākais, kas vien var būt, vai ne? No atkrituma veidiem. Tā kā, izaicinoši mums ir, bet principā, mēs tāpēc arī piedalāmies plānā un piedalāmies arī nododam atkritumus tālākai pārstrādē cerībā, ka mēs kopā, kolektīvi, Latviju visu, teiksim, atradīsim to risinājumu. Gan izdevīgu arī atkritumu radītājiem, tātad parastajiem iedzīvotājiem, lai tas nemaksātu kosmosu, lai tas nebūtu 200 eiro pa kubikmetru vai 100, bet te būtu pieņemams samaksājumi. Jo arī šis jautājums ir aktuāls, lai šī atkrituma nenonāktu vidē, vai ne? Jo cena ceļoties ir cilvēku vēlme, to mēs zinām, arī šādā veidā atbrīvoties no atkritumiem. Tā kā tas ir izaicinājums no vairākām pusēm, kādā veidā šo balansu sasniegt. Papildinot, varbūt jums kas piebilstams? Es droši, ka neesmu eksperts atkritumu jomā, vairāk kā ikdienas lietotājs, līdz ar to man šeit ir diezgan atšķirīgi viedokļi gan par iespējām sasniegt, gan par skaisto 20 gadu un vairāk garumā aicinājumiem šķirot un mācīt un stāstīt. Es esmu skeptisks. Ir kāda veca filma, kur frāze ir es kā vēsturnieks, es varu teikt, es kā ekonomists. Visu izšķir nauda. Un
ja nešķirotu atkritumu konteineru izmaksas, piedodiet, ir, nezinu, pusšņabi vērtībā, ja, tad kāda man ir nopietna motivācija šķirot atkritumus? Ja, man var stāstīt, cik tas ir vērtīgi, cik tas ir labi, cik tas ir zaļi vai savādāk, bet ja man tas viss kaut kādā veidā reducējas uz manu maku, tad man jābūt citai motivācijai. Jā, protams, ir sabiedrības daļa, kas vienmēr dzīvo zaļi, zero vest un visādi citādi modeļi, kā dzīvot, kam es arī piekrītu. Bet manuprāt, es nekad neesmu īsti sapratis arī saistībā ar iepirkumiem un visādu atkritumu šķirošanu. Varbūt man speciālisti arī šī diskusijā izskaidros gudrāk. Es laikam atzīšu, es esmu muļķis. Ja mēs tiecamies pa katru cenu, gandrīz katru pusgadu celt dabas resursu nodokli, lai tādā veidā motivētu, paaugstinātu šo te nešķirotu atkritumu cenu un tomēr motivētu cilvēku šķirot. Tā otrā pusē mēs taisam iepirkumus un to pasākumu nolaižam tik zemu, kad nevienam tur vairs nav nekāda vēlme neko šķirot, nekāda vajadzība. Ja? Nu, tad nav īsti skaidrs, mēs gribam pacelt to atkritumu nešķiroto cenu vai nolaist viņu līdz nullei. Jo es jau teiktu tā, paceļiet nešķirotu atkritumu cenu uz 200 eiro par kubikmetru, uzliekiet drakoniskus nosacījumus un rītā šķiros visi. Ja, tas tīri administratīvām un finanses metodēm. Jo, ja mēs 20 gadus esam stāstījuši, cik labi to darīt, un kā pareizi to darīt, un ja tas nestrādā, jāmēģina varbūt ir citas iespējas. Ja? Jo citādāk mēs vēl 20 gadus mācīsim, nonāks līdz 35. gadam, un tad pamodīsimies, ka, protams, ka pārcels. Protams, ar te 35. gadā pasaulē būs krietni lielākas problēmas par atkritumiem Eiropā, pārcels uz 45. gadu, uz 50. gadu un tā tālāk. Protams, nekur mēs neliksimies. Ja, bet diemžēl mēs vienmēr gribam būt pareizāk par Romas pāvestiem, un labāk, ja mēs skrienam izmēģināt visu. Ja. Tas ir tieši tāpatās, kā citās jomās, nezinu, valsts parāda vai vēl kaut kur, paskatāmies Grieķiju, viņiem pilnīgi vienalga viss ir, ja, un viņi tāpat labi dzīvo. Mēs gribam sasniegt visu tā, kā vajag. Bet tad jūs uzskatāt, ka tā motivācija šķirot, kā es sapratu, ir paceļot? Jā, kā es sapratu? Tieši tā. Par finanšu instrumentiem. Jā, tas ir caur personīgo maku. Droši vien es varu piekrist, ka daļa tādēļ varbūt izvēlēsies mežu. Tas ir atkal kontrolas jautājums un uzraudzības jautājums, jā, lai nenonāktu atkritumu mežā. Bet, diemžēl, ja mēs paskatāmies tos pašus rietumus, tur arī, piedodiet, tas ir dārgs prieks, jā, atkritumi. Un pamēģiniet kāds labi nešķirot, pareizi nešķirot un tā tālāk, tur soda naudas ir apjomīgas. Un cilvēki domā, pirms katru pudeli, pirms katru kaut kādu savu atkritumu izmest, un 3 reizes padomāšu, kurā konteinerā viņu ielikt. Tā kā, otrs varbūt es gribu teikt, tomēr bišku varbūt lauciņš, tas ir, akmenis ir labi, tas nebūs populāri, valsts dārziņā. Jo faktiski mēs palasam visu šīs skaistās koncepcijas un stratēģijas, tad ir tikai 2 šī jomas spēlētāji, tātad vai tā ir pašvaldība, vai atkrituma apsaimniekotāji, uz kuriem tas viss tiek uzmests. Ja? Piedodiet, kāpēc valsts nevar ierobežot vienu iepakojumu daļu, vispār nenonākšanu tirgu kā tādu. Ja? Bez tā var izvairīties. Mēs sadzīvē esam ļoti bieži saskārušies. Lai atvērtu iepakojumu šķērēm, man vajadzīgs ir šķēris. Ja, jo viņš ir tādā plasmasā iemontēts iekšā, kad normāls cilvēks tur ar tādu iepakojumu maizi var griezt, ja, cik viņš priekš kam tas ir nepieciešams, līdz šim neesmu sapratis. Ja. Un šādu variantu, šādu modeļu ir milzuma daudz, kur valstī varētu kaut vai gadus atpakaļ parādījās jautājums, nebūs vairs plasmas maisiņi. Ļoti skaisti, nebūs, izņemsim ārā. Nē, tomēr būs, tikai bišku maksāsim par viņiem. Neviens jau par viņiem nemaksā. Tāpat viņi tiek iekļaut preces cenā un visās maksimās, visos Rimī var dabūt mazos plasmas maisiņus. Ja? Tad varbūt sāksim ar šīm lietām, sāksim ar valsts savu politiku. Ja?
nevis padoties tikai ražotāji vai piegādātāji kaut kādam ultimātam jau un samierināties, bet arī sākam to, ka neielaist Latvijā varbūt šādus te atkritumu veidus, un tad nebūs tik daudz par ko uztraukties, kur viņus pēc tam likt. Kaut kā tā. Jums bija papildinošs komentārs? Man bija vienkārši atcerējos, kad savulaik, un man pat šķiet viņa simpātiski, es tik nezinu, kur pazuda tā ideja par atkritumu nodokļu ieviešanu, kas, manuprāt, varētu tikt radīta kā ļoti godīgs atkritumu radītāju pienākums līdzdarboties ar finansējumu jomas sakārtošanā, bet tas kaut kur laikam varbūt Uģis atcerās. Jā. Es tikai papildinātu, varbūt tas nebūs par nodokli, bet tā, lai tiešām piekrītot iepriekš runātajiem, ir tā, ka, lai jūs saprastu, tīri statistiski, ir apkopots, cik no mūsu komunālajiem izdevumiem sastāda atkritumi, atkarībā no tarifa, no, protams, reģiona kā, bet tas sastāda no 3 līdz 5% iedzīvotāju rēķinā. Ja? Līdz ar to vienmēr ir jautājums, vai tie 3 līdz 5% vai kā teica kungs, pušs ņem pudeli vai 2 kafijas, Circle K, vai kādā Narvesenā. Vai tas būs tas, kas būs pirmais cilvēkam prātā, kad viņš nezinu, virtuvē atver miskastes kasti, un tad viņš domā, tas ir dārgi, bet tas nedārgi. Ja? Viņš, diemžēl, to atkritumu rēķinu samaksā vai nu reiz mēnesī, vai varbūt ceturksnī pusgadā, kā kur tie norēķina, un aizmirst. Viņš ir tik maziņš, ka par atkritumiem, diemžēl, tā nav prioritārā doma tavām aciņā, pie kuras piedomāt. Tā, diemžēl, ir. Bet tur mums ir jāmācās. Es varbūt pakomentēt. Principā, viens no tiem, ko es arī bērniem, un kad atnāk, un mēs arī pārunājam, ir tas, ka tu aizej uz veikalu, tu nopērci, tu samaksā, un principā samaksā otreiz, nododot vēl. Un bieži varbūt ir tas moments tāds virtuāls nākotnē, kad varbūt nopirkt, teiksim, desu būs lētāk nekā desas iepakojumu nodot pārstrādē. Jo šis arī, teiksim, tur dažādas, kā minēja, šķērs un viss, un bērnu rotaļlietas, vai ne, principā apģērbs, vai ne. Un tas arī tuvojas tam, ka tas nopērkot ir lētāks nekā nododot, jo bieži atnāk iedzīvotāji un, teiksim, neapmierināt par to, ka lielgabarīta atkritumi ir nododot dārgi. Un ka tas gandrīz lētāk ir nopirkt no Vācijas atvestu lietotu divānu, vai ne? Un te jāsamaksā gandrīz par veco tikpat daudz, kā viņš nopirka no Vācijas atvesto vai ne, lietoto. Un te ir absolūti, teiksim, šis mūsu kā sabiedrības jautājums, principā. Ja mēs pērkam to preci, par ko varbūt ir samaksāts, nezinu, vai, teiksim, dabas resursu nodoklis Vācijā pa mēbeli maksāts vai nav, bet tas ir viennozīmīgi par autoriepām, vai ne? Mēs šo nepērkam šīs riepas Latvijā, nopērkam šos lietotās, un reizē ar to, teiksim, mēs nesamaksājam šo dabas nodokli, kas ir riepām, kas jau šogad ir, vai ne? Un tātad mēs nododam šīs riepas un radām pamatīgu slodzi visai sistēmai, vai ne? Tātad viss šīs lietas ir saistīts, un es tur pilnībā piekrītu, ka arī ministrija mēs esam runājuši, un daudz arī ar fondiem par to, ka piemēram, tāds labs ir negribot saukt kādu konkrētu, bet konfekšu iesaiņojums, vai ne? Tas ir viens no tiem iepakojumu veidiem, kas nonāk, aizvedam mēs uz Eko Baltijas pārstrādes punktu, praktiski ļoti grūti pārstrādams, jo papīrs ir laminēts. Ir daudz veidi, teiksim, kompozīta materiāli, tur plēvi ir uzlikt virsū, tur, un tas ir vienai reizē, pa ko es arī bērniem rādu, ka tas ir tas produkts, ko mēs nopērkam, vai ne, mēs vienu reizi iegūstam šo emocionālo wow, vai ne, un nododam atkritumus. Un ja mums ir šis mērķis valstī samazināt atkritumu daudzumu, tad arī šī kategorijā ir jāsāk domāt, principā, vai ne, kā mums iepirkties, aizejot uz veikalu, ne tikai maisiņš ir, vai, teiksim, vienreizējs, vai to jau nes līdz, bet arī to, ko piedāvā veikalā. Un pareizi jau saka, ka viens variants ir tas, ka ierobežot šo iesaiņojumu materiālu pieejamību veikalos, kuri ir grūti pārstrādājumi vai nav otrreizējas vērtības, bet arī to, cik sastāda proporcijā bērnu rotaļlieta, kur ir šāda, bet iesaiņojums ir, teiksim, ar bildi iekšā tāds. Tas tā kategorija, par ko mums arī valstī ir jāsāk domāt, tādā veidā. Tālredzīgā domāšana. Jā. Un arī šeit mums ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atbilde uz mūsu jautājumu par 35. gadu
un par mērķi apglabāt 10% no sadzīves atkrituma apjoma, un viņi atbildējuši, ka plānu izstrādes laikā pievērst īpašu uzmanību, lai plānā ietvertie pasākumi būtu identificējami, būtu noteikts to izmaksas un ieguldījums Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto mērķu izpildē. 2023. gada 11. aprīlī stājās spēkā grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā, kurā noteikta reģionāla atkrituma apsaimniekošanas centru izveidošanas kārtība un funkcijas, precizēta kārtība, kādā atkrituma apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plānu. Un minētajā likumā ir papildināts pašvaldību funkcijas atkrituma apsaimniekošanas jomā, nosakot, ka pašvaldības veicina atkrituma rādītāju iesaisti atkrituma rašanās novēršanas pasākumos. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ieskatā, izstrādājot reģionālos atkrituma apsaimniekošanas plānus, jāizvērtē nepieciešamās atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūra jaudas, lai nodrošinātu atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti un atkrituma apsaimniekošanas mērķu izpildi. Ar to arī visu pilno atbildi publicēsim drukātajā versijā, bet dosimies pie trešās mūsu jautājuma sadaļas par Eko-Baltiju vidi un sākšu ar Jānu Aizbaltu kungu. Cik saprotams, Eko-Baltiju vidi iestājas par to, lai pārskatītu preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums. Un jūsu nostāja, ka atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumiem jābūt starp tām. Un tad gribētu komentāru un argumentu par šo. Nu, es teiktu tā, mēs jau kaut kādus gadus 5 cīnāmies vispār ar to zaļo iepirkumu, jo ir jāsaka, zaļais iepirkums Latvijā, viņš ir tā kā likums, un tad viņam ir 2 pielikumi. Ir pirmais pielikums, kas skaitās obligātais, un ir otrais pielikums, kas skaitās ieteicamais. Ja? Tur dažādu ražotāju vai arī pasūtītāju vai varbūt asociāciju ietekmē vienmēr ir vēsturiski bijis tas, ka tas pirmais pielikums ir kaut kāds 3 reizes mazāks par otro. Ja? Otrajā ir rakstīts viss tas, ko pašvaldība varētu darīt, vai pašvaldība vai valsts iestāde savos iepirkumos, bet viņām ir iespēja to darīt vai nedarīt. Ja? Tā skaitā arī par atkritumiem, tur ir pieņemsim otrreizējā bulgurža izmantošana, kādi tur, nezinu, tiek iepirkts, pieņemsim, tur, nezinu, apģērbs no pārstrādāta tekstila vai nē, vai, pieņemsim, bērnu laukumiņi tiek taisīti no pārstrādātas gumijas, kas nāk no riepām vai no jaunizveidotas gumijas. Tur ir ļoti daudz, ja? Bet tas viss 5 gadus kā stāv, otrajā pielikumā tā stāv, ja? Un, manuprāt, kāpēc mēs tā kā atkrituma nozares pārstāvi, arī pārējos nozares pārstāvis aicinām, tā teiksim, to visu vairāk darīt, jo mēs esam tie, kas tā vai tā tos visus materiālus savāc. Ja? Tagad, pieņemsim, ir sākusies obligāti dalītā vākšana tekstilam. Ja? Cilvēki laukumos nodod riepus, ja? Ir nododas iepakojums. Mēs tā vai tā, ka atkritumnieki tos materiālus savācam, bet ja viņiem otrā pusē nav noieta, ja? un viņi visu laiku paliek tajā otrajā pielikumā, kas nav obligāts, un neviens viņus negrib redzēt un iegādāties, ja? Vai tīpaši runājot par lielgabrītu un bulguržiem. Ja pieņemsim, būtu nosacījums, ka pirmajā pielikumā ieliek drupinātos bulguržus, un tas vienkārši ir obligāti. Ja tu ceļu būvē, tad visas nomalas ir no drupinātiem bulguržiem. Tas varētu būt obligāti. Tad nebūtu jautājums, kur nodot, nezinu, vecu ķieģeli vai nobrukušu sētu vai vēl kaut ko. Ja? Mēs paņemtu, sadrupinātu jebkurš no mums laukumā un iedotu pašvaldībai nākamajā iepirkumā. Tas vienkārši tā apritē, ko mēs runājam, ko arī pieminēja kolēģis par to nākotnes tādu domāšanu, tas zaļais iepirkums, tā ir tā nākotnes domāšana. Vai nu mēs viņu ieslēdzam un sākam domāt, vai nu mēs viņu atstājam otrajā pielikumā un sakam, pašvaldības pašas izdomās. Ja? Bet, vai nu viņš tur ir, vai nu nav. Ja tas savādāk, es arī saprotu pašvaldību. Ja viena pašvaldība sāks izmantot visu otro pielikumu un būsim atklāti, tas būs dārgi. Ja, arī tas ir jāsaprot, un būs blakus esošā pašvaldība, kas to otro pielikumu neizmantos un turpinās izmantot pirmo, un tad iedzīvotāji sāks teikt, bet tur ir kaut kas vairāk izdarīts, ja, jo tas otrais pielikums un tā zaļā domāšana, tas mums visiem jāsaprot, tas diemžēl ir dārgi šobrīd. Un kamēr tas ieies tādā ikdienas apritē, tas kādus 5-10 gadus būs dārgi. Tā tas diemžēl ir. Kā uz to pašvaldības skatās? Neizslēdzot to, ka uz šo mērķi būtu jāvirzās, patiesībā ļoti pilnīgs komentārs un arī no pašvaldības puses
Protams, mēs skatāmies uz arī daudzās jomās uz savām budžeta iespējām, organizējot iepirkumus. Protams, rēķinamies ar to, ka šie te zaļā iepirkuma būtība uzliek arī gan papildus zināšanu un administratīvo slogu, bet mēs saprotam, ka uz to ir jāvirzās. Bet tas ir tāds pakāpenisks process, un kā jau Aizbalta kungs norādīja, acīm redzot, ir jāpārskata arī šo te pielikumu proporcija, un iespējams, ka pakāpeniski virzoties, mēs sasniegsim labākus rezultātus ar katru nākamo budžetu vai virzoties, teiksim, raugoties ilgtermiņā uz problēmu, vidējā termiņā patiesībā. Ilgtermiņā nav laika domāt, ir jādomā ātrāk. Laika nav daudz. Jā. Laika nav daudz. Jā. Turpinot manu jautājumu, un atkal sākušu ar Aizbalta kungu piedošanu, tāda tā sistēma mums ir. Par Eko Baltiju vidi un par to, kā jūs administratīvajā rajona tiesā esat pārsūdzējuši iepirkuma uzraudzības biroja lēmumu, kurā birojas atļauj slēgt Bauskas novadas pašvaldībai līgumu ar Sievites servisu, kurš jau tagad ir Bauskas novadas komunāls servisu paspārnē, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadas administratīvajā teritorijā. Vai šī sūdzība saistīta ar vēlmi šajā nozarē strādāt zaļāk? Mans papildu jautājums. Kādi ir uzņēmumi minētie argumenti iesniegumā tiesai un kas uzņēmumu neapmierināja Bauskas novadas pašvaldības iepirkuma komisijas lēmumā? Sākušu ar jums, turpināšu ar pašvaldības komentāru. Jā, es pirmkārt varbūt pateikšu īstenībā labus vārdus, jo Bauskas pašvaldība bija viena no, cik es zinu, 3 vispār Latvijā. Es tagad vienkārši galvā reķinu, man liekas 3. Kas bija pēc administratīvas teritoriālās reformas, vispār teritorijās, kurās līdz šim ir strādājis pašvaldības operators, ir uzsludinājis iepirkumu. Ja, tāda ir bijusi Bauskas pašvaldība, tāds ir bijusi Ropažu novads un tāds ir bijusi Aizkraukas novads pagaidām daļā, bet ir informācija, ka jau sludinās arī visā jaunajā novadē. Līdz ar to tas jau ir labi, jo lielākā daļa novadu un jums te blakus esošos tālu nav jāmeklē, pieņemsim Dobels novads, ja? Viņi izdarīja pretējo, un tās teritorijas, kuras bija zem privātiem iepirkumiem, vienkārši bez iepirkuma pievienoja operatoram, kas ir pašvaldības. Ja? Tā kā par šo vienu pašvaldībai jāpasaka liels paldies, un tiešām tā bija uzdrīkstēšanās, ko es saku, tikai 3 no gandrīz 40 ir izdarījuši. Ja? Otra lieta, kāpēc mēs esam to sūdzību iesnieguši, ir tāda, ka pēc mūsu ieskatiem, pirmkārt, tā ir normāla iepirkuma procedūra, un tur piedalījās, es neatceros, 4 dalībnieki, cik mēs kopumā bijām, 4 laikam, manuprāt, bija 4 vai 3 vai 4, kas iesniedz finanšu un tehniskos piedāvājumus. Un pēc mūsu ieskatiem vienkārši iepirkuma ir 2 lietas, par kurām arī mēs esam vērsušies administratīvā rajona tiesā, lai apstrīdētu šo lēmumu. Pirmā lieta ir tāda, ka iepirkumā, diemžēl, nebija ietverts tas, ka Latvija ir jau pusotru gadu pārņēmusi zaļā transporta direktīvu. Un tā ir, diemžēl, ir jāsaka, ka to nezina gandrīz daudz pašvaldības. Tas nav aizrādījums Bauskas novadā, mēs apzinājām arī citas un citās tiešām tāda pati situācija. Zaļā transporta direktīva, kas ir pārņemta pirms pusotra gada, nosaka to, ka tur ir vairākas nozares, kuras ir pakārtotas, kurās tas ir jāveic, bet atkrituma saimniecība ir viena no uzskaitītiem nozarēm, kur, ja tu veic tajā nozarē iepirkumu, tad turpmāk, kopš tās direktīvas pārņemšanas, ir šajā nozarē ir noteikts pa gadiem mērķi, cik no visa kopējā pakalpojuma skaita ir jāveic ar zaļo transportu. Zaļais transports ir vai nu saspiestā dabasgāze, vai nu elektrificēti auto, vai nu ūdeņraža. Mūsu gadījumā mums ir pieejams saspiestās dabasgāzes auto jau 3 gadus. Mēs zinām, cik tas maksā, un tas, diemžēl, atkal jāsaka, zaļie mērķi ir dārgi, un arī zaļais transports ir dārgs. Ja? Braukt ar saspiestās dabasgāzes auto ir pirmkārt dārgi ikdienā, jo tas eksploatācijā maksā dārgāk, un arī šādu auto iegādāties maksā apmēram 2 reizes vairāk nekā parasto. Ja? Mūsu sūdzība pamatā ir to, ka pirmkārt iepirkumā tas netika prasīts, un tas nozīmē, ka iepirkums ir pārkāpis direktīvu, kas jau ir nepareizi. Otrakārt, apzinot konkurentu iesniegtās cenas,
mēs nojaušam, ka konkurentam nav, diemžēl, pieredzes, cik tāds auto maksā, gan eksploatācijā, gan iegādē, un cik tas maksās, iekļaujot šos izdevumus tarifā. Un kā mēs to arī pamatojam, ir tas, ka nevar būt, man arī kā finansistam liekas neloģiski, ka ja uzņēmums šobrīd jau strādā Bauskas novadā, Bauskas pilsētā, kas ir visblīvāk apdzīvotā teritorija visā novadā, viņi strādā pa tarifu X, piedāvā iepirkumā tarifu, kas ir pa 15 līdz 20% zemāks, un saka, ka ar to varēs izdzīvot. Es atveru visiem pieejamo firmas LV uzņēmumu gada pārskatu. Pagājušajā gadā vides servisam kopējā peļņa bija zem 50,000 eiro gadā. Ja mēs sarēķinām to, cik vides servis ir apņēmies šī iepirkumā samazināt tarifu, paredzamie zaudējumi būs -200. Tad vai vides servis kā uzņēmums ir iesniedzis piedāvājumu, paredzot, ka nofinansēs sadzīves atkritumu no citiem biznesiem, jo viņi šobrīd strādā par dārgāku naudu. Ja? Vai otrs variants papildus tam, viņi nav iekļāvuši visus izdevumus, ko mēs arī minam. Zaļais transports bija iekļaujams, viņiem tāda nav, viņi arī uz uzsākšanas brīdi, diemžēl šis uzņēmums uz līguma uzsākšanas brīdi nevar izpildīt korekti līgumu, un Bauska no pirmās dienas pārņem to direktīvu. Vai Bauskas pašvaldība grib pārņemt to direktīvu no pirmās dienas? Es ļoti šaubos, tāpēc mēs arī apstrīdējam. Vai Bauskas pašvaldība grib pārkāpt šo direktīvu? Tas ir jautājums. Es gribētu, ņemot vērā to, ka jautājumu izskatīšana jau runāsim nosacītu vienā instancē, tātad iepirkuma uzraudzības birojā, iestādē, kura ir valsts piešķirtā kompetence lemt un izvērtēt visus ar iepirkumu saistītos jautājumus. Jau ir izskatīts lēmums pieņemts, un viņš ir aizvirzījies tālāk uz tiesu, kur pašvaldība bija arī respektējoša aicinājumam neslēgt līgumu, tātad pieņemt šo te pagaidu noregulējuma situāciju līdz tiesas nolēmumu pieņemšanai. Tad faktiski laikam pats labākais šī brīdī ir izmantot iespēju paklusēt, lai neietekmētu tiesas objektīvu lēmumu pieņemšanu un jautājumu izvērtēšanu. Un kāds ir komersanta, komunāla servisa viedoklis šajā skatījumā? Droši, ka viedoklis varētu būt līdzīgs, kā pašvaldības izpildu direktoram, diži daudz ko komentēt nebūtu. Varbūt vienīgais, ko es tā kā varētu piebilst pār šo te autoparku, ja kāds ir nepieciešams. Faktiski jau nolikums jau bija nopublicēts labu laiku iepriekš, un jebkurš pretendents viņu varēja apstrīdēt jau tajā procesā, kad viņš bija publicēts. Tādēļ jau nebija jāsagaida rezultāts, un tikai tad ar šo argumentu iet, jo ļoti daudz jau ir iepirkumi, kuros potenciālai pretendenti atrod problēmas, atrod kaut kādus jautājumus, kas varbūt neatbilst normatīviem aktiem iespējams vai citām regulām tā tālāk, un vērš jau uzmanību, iepirkuma komisijas uzmanību šajā procesa gaitā, nesagaidot finālu, jo teiksim tā, ja būtu situācija, ka Eko-Baltija vide būtu novinnējusi, tad jau nekādas problēmas nebūtu. Un nebūtu nekādā veidā visticamāk apstrīdēt šis nolikums vai pašvaldības situācija, kad šādi nosacījumi iekļaut nebija. Ja? Tāpēc vienkārši šeit rodas jautājums, kādēļ to uzņēmums nedarīja procesa laikā, bet sagaidot beigas. Kādēļ to nedarīja procesa laikā? Jā? Varu uzreiz arī nokomentēt, jebkurš, kas ir likums vai direktīva, viņam nav būt jāiekļautam iepirkuma nolikumā, lai viņu ir jāievēro. Ja? Līdz ar to pat, ja viņš nav iekļauts iepirkuma nolikumā, ja tas ir likums vai tā ir direktīva, viņš stāv virs iepirkuma nolikuma, tu vari tur to neiekļaut un neaprakstīt. Ja? Bet visi komersanti, kas viņā piedalās, viņiem ir jāsaprot, ka tas ir jāievēro. Iepirkuma nolikums nevar pārkāpt ne likumu, ne direktīvu. Līdz ar to mēs no savas puses apzināmies visus uzņēmējus Latvijā, kam šādi auto ir, un šie uzņēmumi ir Latvijā 4. Ja. Neviens no viņiem šobrīd Bauskas novadā nestrādā. Vienīgais uzņēmums, kam ir tādi auto, kas Bauskas novadā strādā, esam mēs, jo joprojām apkalpojam vecumniekus. Tāpēc arī mums nebija nekāda, es atklāti sakot,
nevarēja iedomāties, ka Bauskas vides servis piedalīsies šī iepirkumā ar tik zemu cenu, jo viņi vienkārši uzzinot, cik tā mašīna maksās, ja, apzinot Scania vai Volvo kā piegādātāji, sapratīs, ka būs ļoti lielas investīcijas, vai iepirkumā nepiedalīsies, vai piedalīsies ar lielu cenu. Ja. Līdz ar to šis jautājums, kāpēc mēs neapstrīdējām, tad mums vajag ņemt visus atkritumu likumus un visas direktīvas. Katrs nolikums ir uzrakstīts, kā viņš ir uzrakstīts. Ja. Mēs tad mūžīgi apstrīdētu kaut ko, un tad mums aizrādītu, ka mēs vilcinām iepirkumu palaišanu, ja, kas arī nav mūsu interesēs. Nē, skaidrs. Pie atbildes mēs tiksim tad, kad tiesa būs nolēmusi. Tieši tā. Bet jebkurā gadījumā, izmantojot iespēju, gribu pateikt paldies Aizbalta kungam par labiem vārdiem. Tiešām pašvaldība, viena no pirmajām pašvaldību lokā tātad uzņēmās šādu iepirkumu sagatavošanu. Vēl jau vairāk mēs arī lēmām pāriet no vairākām atkrituma apsaimniekošanas zonām uz vienotu visā pašvaldības teritorijā. Tādā veidā tas mērķis ir nodrošināt visiem novadu iedzīvotājiem skaidri saprotams, vienādos nosacījumos, kvalitātē, standartos balstītu atkritumu apsaimniekošanas pasākumu. Tāds bija tas iepirkuma mērķis, virzītais, uz kuru pašvaldība tiecās. Paldies par šo, un turpināšu ar citātu no jūsu kolēģiem. No SIA ZAO valdes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa teiktā, citēju, pēc apkalpoto iedzīvotāju skaita privātie atkrituma apsaimniekotāji apkalpo 62% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, teju 1,18 miljonus. Savukārt pašvaldībām piederošie tikai 38%, jeb 691 tūkstoši iedzīvotāju. Situācija Latvijā ir salīdzinoši labā balansā, to nevajadzētu izjaukt. Tad kāds ir jūsu komentārs? Vai jūs piekrītat, ka balanss ir labs? Es varbūt ieteiktu sākt šoreiz no otra gala. Es gan gribētu raudzīties uz jomas ekspertu. Vairāk, varbūt Uģis var dot impulsu, un tad mēs, kā saka... Vai balanss labs? Statistika ir viens, vai ne? Statistika ir viens, viņi runā tā, ko viņi runā. Tā ir, savs statistika. Man grūti, uz šo statistiku bāzēt, pateikt, vai šis viens uzņēmēja veids vai otrs ir pietiekami, bet, principā, es varu runāt par to, ko es strādāju, tas ir Bauskas novads, un tiem cilvēkiem, ko mēs apkalpojam, principā, nav no iedzīvotājiem, šī, viņi neizjūt šī, mēs, ka varbūt nebūtu privāti uzņēmējs, ka ir kaut kāda problemātika, ka mēs šos pakalpojumus nesniedzam, vai ne? Nevarētu mēs teikt, ka ir šīs neapmierinātības. Mēs arī konkursā 5 gadu atpakaļ vinējām Rundāli, vai ne? Pārņemot no uzņēmēja, arī tur, bija zināma problemātika un iedzīvotājos arī. Ir katram uzņēmēju veidam ir savu mērķi un savu, kritēriju, pēc kā viņš veic savu uzņēmēju darbību. Un, principā, nevarētu teikt, ka pašvaldības kapitāla sabiedrības, kur ir izveidota, lai sniegtu šīs pakalpojumus iedzīvotājiem, šo funkciju nepildīt vai pildīt sliktāk, kā to dara varbūt kas ir privāti uzņēmēji. Te vēl jāsaka, ka mums ir ļoti grūti konkurēt, jo, protams, mēs neveicam pārstrādi, mēs nododam atkritumus tālāk, un tātad šo darbību veic citu uzņēmēju, mums ir jārod tas optimālais variants, vai ne? Bet ko mēs viennozīmīgi darām, mēs nākam pretī iedzīvotājiem, jo, ja salīdzina, piemēram, vecumnieku pusi un Bausku bez tādām lietām ir diezgan liela atšķirība kaut vai vienā momentā. Mēs, piemēram, no iedzīvotājs iztum ārā konteineri, mēs, ja viņam ir puse vai 75, mēs neņemam pilnu summu. Tātad mēs ļaujam šiem iedzīvotājiem rēķinam šo, jo tā kā jau Aizbalta kungs teica, ka iedzīvotāji laukos kompostē un daudz, viņiem principā, tas konteiners bieži nav pilns, speciāli mainīt konteineru vai, kaut kā savādāk darboties, ir grūtāk, un mēs esam viens no uzņēmumiem Latvijā, daudz tādu nav, kur arī puskonteineru pieņem, vai ne?
un arī 75 nerakstu pilni, vai ne? Nu, tādējādi mēs tomēr par tiem iedzīvotājiem, kas ir, mēs rūpējamies un uzskatām, ka mums arī šis Bauskas iedzīvotājs, jo mēs paši esam baušķinieki, visi, kas strādājam novada iedzīvotāji, tātad mēs arī to cīnamies. Tāds ir mans skatījums, tā kā ir arī savu plusi. Protams, kā šādam uzņēmumam, un mēs arī par to lepojamies, ka mēs varam šādā veidā arī šos atkritumu papildus izvešanas vai atteikšanās, mēs nekādas sankcijas no iedzīvotājiem nepiemēram. Mēs saprotam viņiem šos vajadzības un pielāgojamies, teiksim, tam viņu biznesam, nevis tā, kā vienkārši kā rakstīts ir varbūt likumā vai ko vēs, bet mēs cenšamies tātad pielāgoties, ja ceļš ir varbūt, teiksim, neizbraucams, mēs iedodam 2 konteinerus vai kā savādāk, vienmēr, teiksim, rodam. Tas Kompromisi arī kompromisi, jā. Un mēs nekad, teiksim, principā, tas neesam bijuši pašvaldībai pārmetuši, ka nevar piebraukt pie klienti. Mēs vienmēr cenšamies ziemā, vasarā, saprotot to situāciju, kāda ir pašvaldībā, varbūt ar ceļu situāciju kaut kādos šķīdoņu vai ziemas laikā. Mēs vienmēr tomēr nākam pretī klientam, jo no tāda vienkārši biznesa viedokļa varētu arī vienkārši atteikt, jo nav iztīrīts ceļš, tas konteiners nav pieejams izvešanai un tā. Bet, tas ir tas, ko mēs, teiksim, sev uzskatām, ka mēs esam savā ziņā pārāk. Kā ar Eko-Baltiju vidi? Es teiktu, ka vispār kaut ko teikt par labs vai slikts balans, tas te būtu nevietā, jā, jo katram vienmēr gribās kaut ko, nezinu, ka viņam ir vairāk un otram ir mazāk, jā, no uzņēmēja puses, bet es vairāk teiktu par to, ka atkal jāpasaka labie vārdi, jā. Šī iepirkumā piedalījās arī vides servis, jā, un mūsuprāt tas ir ceļš, kas ir ejams, ka mēs neesam pret to, ka pašvaldībās beigās iepirkumā pieņemsim uzvaru, beigās arī pašvaldības uzņēmums. Ja? Ventspils kapitāla sabiedrība, Ventspils labiekārtošanas kombināts ir 3 reizes pēc kārtas uzvarējis privātos savā iepirkumā. Ja? Un arī šī, ja tiesa tā lems, ka iepirkuma komisija bija taisnība, uzvarējis vides servis, super, mēs to teiksim kā piemēru. Ja? Ir bijis iepirkums, kurā sacentās privātie ar publiskajiem un uzvarēja publiskais. Mēs vienkārši esam par to, lai tas balans beigās tiek noteikts vienlīdzīgā, tā teiksim, sacensībā. Un galu galā, tā vai tā, ko arī Saukungs minēja, beigās ir svarīgi tas, lai pašvaldība savā iepirkumā paprasa pietiekoši plašu klāstu ar pakalpojumiem, kas ir jānodrošina savam iedzīvotājiem. Ja? Jo vienkārši nevar būt tā, ka atkal jāsaka, Bauskā labā lieta. Ja? Bauskā šķirošana ir daudz kur pieejama, gan Bauskā, gan Bauskas, tā kā apkārtējos novados. Ja mēs runājam, atvainojos, atkal piesaukšu blakus esošo Dobeli, ja, Dobelē šķirošana ir pamaksu. Ja? Tas ir jautājums par to, kādu pakalpojumu klāstu jūs piedāvājat, vai pieņemsim, ja likumā ir ierakstīts, ka šķirošana ir bez maksas, tad Bauskā šķirošana ir bez maksas. Un ja tā tas notiek, tad nevajag te līdzināt, kur ir balans. Ja? Vienkārši ir labs pakalpojums, pietiekami plašs, sacensībā saprotam, kurš uzvarēs un ejam tālāk. Lūk, tad es baigi jūtos gandarīts, kad es apmulsu arī pie šī te balansa. Impulsi ir iedots. Jā, kad nevarēju viņu nokomentēt, bet jā, eksperti arī saka, jā, ka tas patiesībā ir otršķirīgs. Pirmais ir un galvenais ir iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma pakotne, kvalitāte. Tad tas ir tas, uz ko mums ir jāvirzās. Tuvojoties mūsu diskusijas noslēgumā, man ir tāds vēl viens pēdējais jautājums pirms tādas aktīvās fāzes, un tad ir palikuši iedzīvotāji jautājumi, kurus es gribētu atšķetināt kopā ar jums. Bez jau iepriekš minētajiem, kādi vēl nenosaukt izaicinājumi atkrituma apsaimniekošanā būtu, kādi ir jūsu ieteikumi un kādi ir jūsu novēlējumi? Ar ko sākam? Ar kuru galu? No pašvaldības puses arī tagad gatavojot priekšlikumus un iesaistoties šī atkrituma apsaimniekošanas plāna sagatavošanā nākamajam periodam. Protams, mēs arī pārskatījām savas iesniegtās aktivitātes, pārdomājām un arī esam akcentējuši, ka dalīto atkritumu savākšanas punktu skaits mums būtu noteikti kopīgi ar pakalpojumu ņēmējiem jāpārskata un varbūt jāpaplašina noteikti. Un tas pats arī attiecas arī gan jau diskusijas pirmajā daļā pieminēto
kompostēšanas laukumu izveidi, kur arī jau ar komunālu servisu vadību un pašvaldības vadību esam iezīmējuši sev rīcības virzienus šādu kompostēšanas laukumu izveidē. Vai tie būs šobrīd 3 vai 5, vai mēs pakāpeniski virzīsimies atbilstoši tam, kāds būs arī pieprasījums pēc šī pakalpojuma, tad tādi plāni mums noteikti arī ir. Un, protams, arī par šķirošanas laukumu izveidi, kur mēs arī iestrādājām labojumus tātad plāna priekšlikumos, kad arī saskatām, ka kopā ar atkritumu apsaimniekotāju un iespējamo fondu finansējumu piesaisti mēs varētu attīstīt arī šo sadaļu. Ieteikumi, novēlējumi, izaicinājumi no Cāzera. Man kā uzņēmuma vadītājiem patiesībā jau šobrīd laikam ir svarīgākais, lai cerība, ja, kad tomēr process, kas šobrīd vizās, ir tiesā noslēgts. Mums par labu, kā loģiski, ja, katram. Tieši tāpēc, domāju, Aizbelt kungam ir tieši tāda pati vēlme. Tas ir viens no darbības veidiem, kuru Bauskas novada komunāls servis veids. Protams, kad mēs būtu ieinteresēti uzvaras gadījumā sadarboties un pēc iespējas paplašināt šo te klāstu un atvieglot kaut kādas gan iedzīvotājiem, gan savas izmaksas, jo kaut vai tas, ko Mano kungs pieminēja šos te kompostēšanas laukumus, bez tiem īstenībā šādā lauku vidē ir sarežģīti, jo pretējā gadījumā, kā man šeit ir kāds pajautā, uz kuriem tu ved lapus, tad man nāks teikt, es vedu viņus uz Getliņiem. Ja? Diez vai tas ir labākais veids, kā transportēt gandrīz tukšu gaisu caur pus Latvijai, neteiksim, bet tomēr. Tā kā ir tiešām izaicinājumi, ir tajā brīdī daudz, bet vispirms jātiek pie šī pakalpojuma, tad runāsim tālāk. Paldies, Saukumkungam, kādi vēlējumi, atklāsmes? Atklāsmes, es domāju, ka es tā baigi neizpaudīšos ar atklāsmēm, tas ir tāds savādāks. Bet es piekrītu jau iepriekš teiktiem, ka principā, ka man vienalga kādā formātā, bet kā Bauskas iedzīvotājiem, principā man interesē vairāk, lai varētu pārstrādāt uz vietas. Jo jebko, ko pārstrādā uz vietas, nav jāved. Tas nav jāved, vai ne? Tas ir tas fundamentālais. Un tas ir lētāk vienalga, vai tas ietilpst sadzīves atkritumu cenā, vai neietilpst, bet tas ir ietaupījums katra makā, vai ne? Tas ir principiāli svarīgākais. Tātad minētie bioloģiskie laukumi, būvgrūži, jo mēs jau arī ar pašvaldību diezgan ilgi mums ir izstrādāti varianti, kur varētu izvietot šos poligonus, kas ir, būvgrūžiem inertajiem, kas nepiesārņo vidi, bet, ko jau minēju, var izmantot pašvaldību savu ceļu tīklu uzturēšanā, vai ne? Un arī šī bioloģija, ko mēs, nav vajadzīgi atdot rīdziniekiem, vai ne? Pietiekami labs materiāls, ko var tepat uz vietas izmantot, un es domāju, ka ja ar šo strādā, tad tas ir liels atspaids visiem. Jo, ja mēs, kā jau minēju, transportēsim uz Getliņiem, es nezinu, mēs lejam ūdeni uz 6 dzirnavām būtībā virsū. Nauda aizplūst no novada prom. Tā kā tas ir tas fundamentālais jautājums. Pareizi saimniekot savā teritorijā, darīt to maksimāli, ko var izdarīt paši. Paldies. Aizbelt kungam kāds komentārs? Es varu tikai piekrist iepriekš runātājiem un galvenais to uzsvaru uz to, ko arī Saukumkungs teiks. Pārvadāšana jebkurā gadījumā ir pēdējais variants un pēdējā iespēja. Ja varam kaut ko izdarīt uz vietas, daram uz vietas un atceramies, ka ne jau Briseles tantē tie mērķi, ja? Tie ir mūsu mērķi. Un, ja es gribu viņus izpildīt, es aizēju mājās, sakompostēju, es aizēju uz laukumu, cerams, kurš būs, kā es saprotu, ko varu nodot baterijas, elektroniku, tekstilu, lielgabarītu riepas. Ja? Un
Es jau esmu izdarījis vairāk nekā tajā plānā īstenībā prasa. Ja, un vislabākais daram uz vietas. Tas tiešām labāk par to nekas nebūs. Pēdējā mūsu sadaļa ir iedzīvotāju komentāri par visu šo apsaimniekošanas jomu. Un no tāda praktiskā viedokļa varbūt abi komersanti varēs komentēt šo jautājumu par to, ka Iecavā nemitīgi trūkst atkritumu konteineru gan sadzīves atkritumiem, gan dalītajiem. Tur būs vajadzīgs komentārs. Un vecumniekos cilvēki neapmierināti, ka nav konteineru, kur izmest vecu krēslu, duškabīnu un elektropreces. Arī bioloģiskos atkritumus un dārza zārus būtu labi, ja varētu savākt. Nu, vispirms bija Iecava, tad sāksim varbūt ar komunālu servisa komentāru. Jā, patiesībā Iecava mēs arī pārņēmām, faktiski komunālu servisu pārņēma šo saimniecību 1. septembri. Man grūti pateikt, kas bija līdz tam, bet šobrīd man īsti nav informācija, ka kaut kas trūktu, jo konteineri tiek iepirkti. Nav tur nekāda deficīta, ja, kad kaut kur nevienam nav nekur dots norādījums kaut ko apturēt vai apstādināt. Vai samazināt. Jā, man, godīgi sakot, iespējams, ka varbūt ir kaut kāda atsevišķa situācijas, kad neveiksmīga komunikācija ir bijis kaut kur, bet visumā nav šāda indikācija, ka kaut kas trūktu, jo konteineri Latvijā arī netrūkst. Viņus var iegādāties vienkārši brīvi, tur nav nekāda traģēdija. Tik nabagi neesam, ka mēs vēl to nevaram izdarīt. Jā. Labi, vecumnieki? Par vecumniekiem es teiktu, ka es nezinu, kad tagad bija pēdējā, kad nākamā man ir jānoprecizē, jā, bet to var no mūsu telefona zvanīt. Ja ir vecumnieki tiešām iedzīvotājs, tad zvanīt uz 8717 uzzināt, kad ir nākamā akcija. Mums visās pašvaldībās mēs organizējam tā, ka vismaz 2 reizes gadā ir akcija, kuru mēs aicinām visus cilvēkus pieteikties, un tur var nodot tieši riepas, elektroniku, baterijas, lielgabrītu un tam līdzīgi. Ja. Tam nav vecumniekos atsevišķu laukums, līdz ar to varbūt tas nav tik brīvi pieejams, bet tāpēc mēs to darām akciju veidā vairākas dienas, kur vienkārši cilvēki piesakās, un tad mēs piebraucam un viņi visi nodod. Ja mēs runājam par zaļo masu, atkal tomēr es atgriezīšos pie tā, ka vecumniekos tomēr lielākā daļa tomēr dzīvo privātmājās. Es aicinātu privātmājās un lauku sētās tomēr kompostēt uz vietas un nemeklēt, kur mums iemest, lai mēs tagad vedam uz getliņiem. Ja? Tas nebūs zaļais risinājums. Bet nākotnē es tad aicinātu, ka tādos lielākos centros, tā skaitā vecumniekos, ir tie kompostēšanas laukumi. Uz turien tad viss veda. Komunāla servisam arī ir, starp citu, šīs akcijas. Jā, bet es varbūt piekomentēšu par Iecavu drusku, jo mēs arī pārņemam šīs Iecavas funkcijas. Tā kā principā tas varbūt bija tas pārējais moments, kad kāds konteiners trūka un kādu līgumu nenoslēdz, un varbūt bija kaut kāda elpas ievilciens vai ne, pievienojot klāt. Bet tas ir, tātad slēdzam līgumus ar Iecavas iedzīvotājiem. Kas ir viennozīmīgi pareizi minētajā, tas ir, šo šķirošanas konteineru trūkums, vai ne? Mēs jau labu laiku tātad iecavniekiem palīdzam apsaimniekot dzeltenos konteinerus, vai ne? Mēs viņus nogādājam Eko Baltijai, braucot no Rīgas, mēs savācam, nogādājam Eko Baltijai. Principā tas ir ļoti loģiski un pareizi saimnieciski, un to, ko mēs secinām, kad, piemēram, zālīte vai kaut kāda dzimtmisa, principā ir tikai stikla konteiners un nav šie dzeltenie, vai ne? Un te es gribētu, vēršoties pie iedzīvotājiem, arī Iecavas un visiem pārējiem, principā, jautājums ir, kāpēc viņi noņemti. Jo tas ir fundamentāls jautājums, vai ne? Viņi bija. Jāsaka, ka liela daļa vēsturē pastoties šo konteineru bija, bet kā izrādās, ka šīs saturs konteineros bija absolūti nepiemērojams nodot tālāk pārstrādē, un bija spiesti atkrituma apsaimniekotāji šos konteinerus noņemt, lai, nebūtu šī, iespēja tie, kas neslēdz līgumus vai negrib maksāt, vienkārši šos sadzīves atkritumus iemet iekšā pie šiem dalīt vāktajiem atkritumiem, un tādējādi būtībā šo visu daļu cilvēku, kas apzinīgi šo lietu dara, arī, novestu pilnīgi par nulēm, vai ne? Tas ir izaicinājums, jebkurā gadījumā, ja mēs arī, vinnējam šo un strādājam, tas ir ar šo, sabiedrību strādāt, lai šis piemaisījums būtu mazāks, jo ļoti jau droši vien precīzi varētu Aizbaltkungs pateikt, cik daudz arī, no tām, ko mēs savācam dzeltenajos konteineros, vai ne, viņu ne jau tāpēc nevar pārstrādāt, kā,
varbūt, teiksim, nav šo tehlo, bet vienkārši tur nonāk sadzīves atkritumi. Šis sapratni iedzīvotājiem par to. Pie sākuma diskusijas. Jā, mēs nonākam apmetam riņķī, vai ne, jo arī, teiksim, ko valsts dara, tas ir jau ir plāns tātad normalizēt, ko šīs dzeltenajos konteineros var likt, jo ādažos var vienu likt, Bauskā var vienu, Aizkrauklē var vienu, tātad ir šis homogēns jautājums par šo informatīvo vidi, vai ne, mācot skolā, lai nebūtu Aizkrauklas rajonā māc, ka tur to drīkst, viņš pārnāk šeit uz Bausku, un saka, nedrīkst, vai ne? Un tas ir atkal, kā saka, atbīrums piesārņojums. Ne? Tātad tas ir darbs ar sabiedrību. Man liekas, ka tas ir fundamentālākais, kas ir saprast iedzīvotājiem. Ja es, teiksim, man vienmēr bērni prasīšu, nu, kāpēc tu tur varbūt šķiro un kāpēc tu, teiksim, noplēs no tās kastes nost plēves, jo, teiksim, ir iesaiņojumi kastu papīru, es arī tāds līmlentes noplēšu nost, jo es zinu, ka tanī konvejerā iet, un šie atkritumi, teiksim, šis cilvēks pastāst, viņam ir aplīmēts, kā jau nāk no tagad pieņemts, teiksim, daudz šo sūtījumu, aplīmēt ar skočām, notīts, viņš jau viņu nevar aizlaist maklatūrā, pārstrādāt, viņš viņu dod kaut kādā, teiksim, tanī konvejeru pusē, kur aiziet uz dedzināšanu labākā gadījumā. Un tā tad jāplēš nost. Un es saku, kāpēc tu plēsi, jo tanī konteinerā lielākā daļa visi tādi jau tur iekšā, ne? Un te tas, ko principā, tā atbild, ja nesāks ar sevi, nekas nenotiks. Fundamentāli nekas nenotiks. Mēs te varam teikt, ka tie, protams, mūsu plāni, bet mūsu plāni sastāv no konkrēta cilvēka. Un viņa rīcībām, kā viņš, teiksim, attiecās pret šo atkritumu plūsmu. Un tas ir jāstāst, ka tur uz tā konvejera stāv cilvēks, strādā, un viņam ir nevis sabāž kastītē iekšā, man tāda bērnu mājas sabāž kastītē, tur papīrs sabāž iekšā. Viņš saka, tur jau viss ir pārstrādājums, tur ir viss elefants un viss. Bet tad, kad nonāk uz tās konvejeru lentes, vai ne, tas operators jau nav spējīgs visu to izdalīt, vai ne? Viņš aiziet atbirumā, loģiski, vai ne? Tā. Paldies! Vēlējums bija labs. Katrs sāksim ar sevi. Atkritumu šķirošanā un pārstrādē un visā pārējā. Uz šīs brīnišķīgās nots, pie kā mēs visus jautājumus, es ceru, esam izrunājuši. Pāris vēl paliks. Teikšu paldies! Paldies jums, kā atnācāt, un paldies skatītājiem, un tiksimies nākamajās sērijās, kuras četināsim citus jautājumus. Uz redzēšanos! Paldies, ka aicinājāt! Paldies!